Jā, svinēsim šodien Pesach svētkus, tāds laiks, kad mēs arī mācamies, mēs visi skolnieki, jo tas, kā mēs esam ieraduši vai ko mēs esam piedzīvojuši, tas varbūt bijis saistīts ar kaut kādu tradīciju, bet ir interesanti, ka mēs tā ar bērnu acīm varam skatīties uz to, ko Dieva tauta darīja, kā viņi to izdzīvoja, un arī vienlaikus censties saglabāt atkal to iet pa ceļa vidu, neiekrist otrā grāvī, ar kaut kādām citām tradīcijām, kas ir radušās tur. Bet tāpēc arī izlasīsim tad šo te Pesach svētku lasījumu, kur ir arī šajā nedēļā mēs lasam no 2. Mūzes grāmatas 12. nodaļas. Reportieris mums būs, kas uzliek, tad varam arī 2 tulkojumos redzēt 2. Mūzes 12. nodaļa un no 21. panta līdz nodaļas beigām. Tātad 2. Mūzes 12.21. Tad Mošejs aicināja visus Izraēla vecais un tiem sacīja: ejiet un ņemiet savai saimei jērus un nokaujiet tos Pesach svētkos. Ņemiet pušķi īzapa un mērciet to asinīs, kas bļodā, un aptraipiet palodu un abu durvju stabus ar asinīm, kas bļodā. Un neviens neizējiet pa sava nama durvīm līdz rītam. Kad tas kungs nāks, lai sistu eģiptiešus un redzēs asinis uz palodām un abiem durvju stabiem, tad tas kungs ies garām tām durvīm un neļaus maitātājiem ienākt jūsu namos, lai jūs sistu. Un turiet šos vārdus par likumu sev un saviem bērniem mūžīgi. Un notiks, kad jūs nāksiet tanī zemē, ko tas kungs jums dos, kā viņš ir solījis, tad turiet šo kalpošanu. Un notiks, kad jūsu bērni jums prasīs, kas jums tā par kalpošanu, tad atbildiet, tas ir Pesach upuris tam kungam, kas Izraēla bērnu namiem aizgāja garām Ēģiptē, kad viņš sita eģiptiešus, bet saudzēja mūsu namus. Tad tauta noliecās Dievu priekšā un pielūdza. Un Izraēla bērni gāja un darīja tā, kā tas kungs Mošē un Āronam bija pavēlējis, tā tie darīja. Un notika nakts vidū, ka tas kungs sita visus Ēģiptes pirmdzimušos, sākot ar faraonu, kas sēž uz savu troņa, pirmdzimto līdz cietumnieka pirmdzimtajam, kas bija cietumā, un visus lopu pirmdzimušos. Un faraons cēlās tanī naktī, un viņš un visi viņa kalpi un visi eģiptieši, un liela brēkšana bija Ēģiptē, jo nebija nama, kur nebūtu mirušo. Un viņš atsauca Mošē un Āronu nakts laikā un sacīja: celieties un ejiet prom no manas tautas vidus, gan jūs, gan Izraēla bērni, ejiet un kalpojiet tam kungam, kā jūs to gribējāt. Arī savus sīklopus un savus liellopus ņemiet līdzi, kā jūs esat sacījuši. Ejiet un svētījiet arī mani. Un eģiptieši uzmācās tautai to skubinādami, tos izvadīdami ārā no zemes, jo viņi teica: mēs visi mirsim. Un tauta nesa savu maizes mīklu, pirms tā bija sarūgusi tās abras virsdrēbēs ievīstītas uz saviem pleciem. Un Izraēla bērni darīja, kā Mošē bija sacījis. Tie prasīja no eģiptiešiem sudraba un zelta lietas un drēbes. Tas kungs noskaņoja eģiptiešus labvēlīgi, ka tie viņiem deva, un viņi aplaupīja eģiptiešus. Un Izraēla bērni devās ceļā kājām no Ramzesas uz Sukotu, kādi 600,000 vīru bez bērniem. Un arī pūlis svešu gāja ar viņiem, arī sīklopi un lielopi, ļoti prāvs ganāmpulks. Un no mīklas, ko tie bija paņēmuši līdzi no Ēģiptes, viņi cepa plāceņus, jo tā nebija saraudzēta. Un viņi tika izdzīti no Ēģiptes un nevarēja kavēties, nedz arī sev sagatavot ceļamaizi. Izraēla bērnu uzturēšanās laiks Ēģiptē bija 430 gadi. Un pēc 430 gadiem vienā dienā visa tā kunga pulki izgāja no Ēģiptes zemes. Un šī nakts, kad tas kungs tos izveda, būs Izraēla ļaudīm pieminama uz mūžīgiem laikiem. Un tas kungs sacīja uz Mošē un Āronu: šis ir likums par Pesach. Nevienam svešiniekam to nebūs ēst, bet ik viens vergs, pirkts par naudu, ja vien tas ir apgraizīts, var to ēst.
piedzīvotājs un algāzis, lai neēd no tā. Vienā namā to ēdiet, no gaļas neko nenesiet ārā un nelauziet kaulus tam Pesahu upurim. To, lai ievēro visa Izraēla draudze. Bet ja kāds svešinieks dzīvo pie tevis un vēlas svētīt tā kunga Pesaha svētkus, tad lai ik viens, kas vīriešu kārtas tiek apgraizīts, tad viņš var tuvoties, lai tos svētītu. Jo viņš uzskatāms kā iedzimtais tanī zemē, bet neviens neapgraizīts, lai no tā neēd. Vienāds likums, lai ir iedzimtajam un svešiniekam, kas jūsu vidū piemīt. Un visi Izraēla bērni tā darīja, kā tas kungs to Mošē un Āronam bija pavēlējis, tā viņi darīja. Un tanī pat dienā tas kungs izveda Izraēla bērnus no Ēģiptes zemes līdz ar viņu pulkiem. Amen. Nu jā, vai kaut kas būtisks tāds nesakrita, vai daudz lielākoties viss sakrita, jā? Tātad šis ir tas lasījums, kas man personīgi iekrita acīs šajā lasījumā. Tur ir daudz lietas, mēs varam pie daudzām vietām apstāties, bet kaut kā šoreiz man uzrunāja šī neraudzētā maize. Jo ir sasaisti ar šo, ka viņi bija steigā ņēmuši to līdzi. Tas nebija apzināti, ka viņi viņu tādu izveidoja, neraudzētu. Un es domāju par to rūkšanas procesu un kas tad, kā tas viss notiek, kad tas ir dabiskā veidā, kad tas jautājums, kas arī mūsu dzīvēs vai atgādinājums caur šo, tad arī var būt, kad vai mēs steidzamies piepildīt Dieva gribu. Jo tā bija Dieva griba, lai viņi izietu. Tas bija Dieva plāns, lai gan pirms tam tur bija gājis, kā bija gājis, un arī pēc tam, kad mēs redzam, kad jau viņi būs izgājuši, tad arī tauta atkal kurna un vēl visāds lietas, bet šeit mēs redzam, kad ir tāda militāra disciplīna. Militāra disciplīna, jāiet ārā, viss punkts pa punktam, kas bija jāizdara ar durvīm, kā bija jārsjātnes, kas bija jāizdara, lai izglābtu dzīvības, bet tas jau nebija viss. Līdz ko viņi ir izglābti, viņiem ir jādodas ceļā. Un tieši tad šī neraudzētā maize, viņa iet viņiem līdz, kā tas simbols, kad viņi steidzas piepildīt to, ko Dievs ir paredzējis, un faktiski arī tas ir viņu glābšana. Ja viņi kavētos, tad viņi varētu arī, kā teikt, būt apdraudēti. Tāpēc šeit tas piemērs tāds skaidrs parādās caur šo maizi. Mēs redzam arī, kad ir kaut kāda iespēja atstāt svešiniekam, tātad bija vēl cilvēki, kas gāja ar viņiem līdzi. Mēs redzam arī stingras norādes par Pesaha baudīšanu, piedalīšanos pie šī. Un tas arī parāda to, ka nav tā, kad bija aizvērtas durvis kādiem cilvēkiem, kas bija ap viņiem. Bija atstātas šīs atvērtās durvis tiem, kas ar viņiem kopā gāja. Un tad tas dažādās filmās vai kādos uzņēmumos kaut kur ir centušies parādīt to, kā tas viss varētu būt izskatījies, kad 600,000 cilvēku, vīru, plus sievas, plus bērni, varētu būt ap 3 miljoni, tas ir tā kā Latvijas, gandrīz 2 Latvijas, tāds pūlis dodās ceļā un iet ārā no Ēģiptes zemes. Tad tas arī ir šis svētku sāls, un tagad mēs varētu paskatīties kopīgi uz to nedēļu, kāda viņa izskatās, ko Ješua piepilda saistībā ar šo visu notikumu secību. Ja? Marek, tad uzliksim to attēlu. Es viņu esmu apskatījis, bet mēs visi skolēni, mēs kopā varēsim paskatīties un piedalīties tajā izpētē un salīdzināt, vai tas sakrīt arī ar to, kā mēs to redzam vai ieraugam. Vienīgi tagad es varbūt paņemšu, ja es drīkšu šādi te paiet tuvāk, Marek, ja? Šādi te. Un, tad man ir arī speciāls tāds rīks paņems, ko es varu kaut ko parādīt, ja? Tātad faktiski šobrīd, un te ir tas pareizākais mēneša nosaukums, Abība mēnesis, vakar bija 13. datums, tas ir vakardienas vakars, tas, ko mācītais Andrejs arī minēja, kad iespējams tad mājās vakaros var sanākt kopā, un te arī tas ir rakstīts, šeit viss ir angliski, Tuesday evening, sanāk otrdienas vakars, ja? Tad tā notikumu secība sākas ar šo,
kas ir Abība 13. datums, kad Ješua ar saviem mācekļiem tur šo pēdējo, kā mēs latviešu valodā sakam, vakarēdienu, ja, tad ir šis seders, ja, kad ir šis kopīgais laiks, ļoti tāds privāts, ģimenisks, kur viņš sasauc savus mācekļus. Tas ir 13. Abības. Un nākamā diena, pēc mūsu šīs nedēļas, tā ir trešdiena, un te esam mēs tad šajā te dienā, kas arī ir Pesaha laiks tieši šobrīd, ja. Un kas tad notiek nākamajā dienā? Te ir vairākas raksturvietas. Ješua iet uz dārzu un uz Ģedzemanas dārzu, tātad ir šī lūkšana Ģedzemanas dārzā. Un te arī vēl viena piezīmīt, ja, kad te ir tieši šmuki parādīts tas, kad sākas nākamā diena, kad no vakara, ja, tātad te ir tāpēc mēnestiņš, un te ir saule, tā kā, kad no vakara uz nākamo dienu. Un līdz ar to šeit saulriets, nākamā diena, kurā tad ir Ģedzemanas dārs, un faktiski te arī būtu vērts apstāties un nolasīt tieši šo vietu no Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas, ja, kur ir rakstīts 1. pants, bet pirms Pesaha svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Ješua parādīja savējiem, ko tas šī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, tad ir šis vakariņas, jā. Un tad tālāk, te ir vairākas nodaļas, līdz pat 18. nodaļas beigām, kur jau tālāk nāk šie te kareivji un ved Ješua uz šo tiesu. Tā, un kur mēs redzam? Jā, paši pēdējie panti varbūt tad ir, kur noslēdzās šis te kopējais notikums, 18. nodaļa un 38. 39. Un to sacīs, viņš atkal aizgāja ārā pie jūdiem un saka viņiem, es nekādas vainas pie viņa neatrodu, bet jums ir paradums, ka es jums Pesahā vienu atlaižu. Tātad tas vēl parāda, kad ir šis notikums tieši Pesah, ja, ka tieši šajā dienā es jums vienu atlaižu, un kā krievlodā arī droši vien, vienu atlaižu, vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūdu ķēniņu, tad viņi atkal brēca ne šo, bet Baraba bija laupītājs. Tātad, šeit mēs to redzam, varam aiziet atpakaļ uz šo te, un tā, un ejam tālāk. Tad vēl šajā pašā ir tā, 18. nodaļa 28, 29 vēl būtu iespēja uzlikt, tad mēs paskatītos vēl vienu niansi, kas tai dienā notiek. Tā, no Kajafas tie Ješua ved uz pārvaldnieku pili, bija agrs rīts. Ja, tātad te mēs redzam to, kad bija agrs rīts, paši tie neiegāja pie pārvaldnieka pilī, lai neapgānītos, bet varētu ēst Pesaha jēru. Tātad tā ir nākamā diena pēc šī Pesaha jēra baudīšanas, pēc šī sedera vakara, un nākamajā dienā viņi vēl varēja ēst, bet lai neapgānītos, kas sanāk mums ir tā trešdiena, bet tas ir tas Abības 14, tad viņi to tā kā nedara. Tad Pilāts iznāca pie tiem ārā un teica, kādu sūdzību jūs ceļat pret šo cilvēku. Ja? Tik tālu mums sakrīt, ja? Esam tagad vēl šajā pašā dienā. Tad ejam atpakaļ uz to secību, uz to bildīti. Ja? Tā, un te tā kā tas viss kopums arī noslēdzas, vislielākoties ir Jāņa evaņģēlijā. Un tad tālāk arī šis te 19. nodaļas 31. pants ir būtisks. Tās dienas vakars, krustā sišana.
Bet bija sataisāmā diena, un negribēdami, ka miesas pa sabatu paliktu pie krusta, jo šī sabata diena bija sevišķi liela, Jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liktu satriektiem lielus un viņus noņemt. Tad šis, cik es saprotu, ir tas lielais, nākamā dienā ir tas lielais sabats, saucamais Hai sabat, ja? Kad kas nebija iknedēļas sabats, bet kas bija saistīts ar šiem svētkiem. Jā, krievlodā sakrit, jā? Nē? Kā krievlodā? Uzliekam 19.31. Bila pjatņica, jā? Jā, bet tas jau ir tas moments, kur mēs jau redzam, ka ir atšķirības. Tad jau viss sajūk, jā, viss sajūk. Bet šeit tieši tas moments arī ir, ka tā sataisāmā diena, tas ir šī tulkojumā, ja? Jā, tā ir tā kā, jā, līdz vakar upurim, jā. Tā bija, subotu, jā, tā kā sabatu domāts būtu. Dieņ veliki, jā, tas ir tā lielais sabats, kas ir atsevišķi no pārējiem sabatiem, kas ir iknedēļas sabats. Jā. Tas ir sataisāmā diena. Šeit latviski tas ir tā kā pirms tiem neraudzētiem maizes svētkiem. Tā būtu pareizi, vai ne? Jā. Tā, ejam apakaļ uz secību. Uz to bildīti uzliekam apakaļ, ja? Tā, pēc šī skaidrojuma tālāk, tad arī ir, jā, šis te krustā sišanas notikums ir šajā vakarā, un tad jau nākamā diena sākās neraudzētās maizes svētki. Un te iet 1, 2, 3 dienas līdz sestdienai, kur arī sanāk šīs 3 dienas un 3 naktis, kuras nekādi savādāk nevar saskaitīt, kāpēc tad nedēļas pirmajā dienā, kas sanāk šeit ir svētdiena, ir šie pirmo augļu, tā kā 14, jā. Tad nesakrīt šeit, jā? Jā, te arī tad sanāk. Jā, šeit viss ir par dienu, jā. Tad būtu jābūt šeit vienu agrāk, vai ne? Jā. Jā, tad šis arī tomēr nedarēs. Šis tomēr sanāk nesakrīt. Jā. Bet ja mēs skaitam naktis, tad šī būtu pirmā nakts, jā? Pēc krustā sišanas dienas pirmā nakts, otrā nakts, trešā nakts. Tad šeit sanāk uz sabatu tieši, jā? Jā. Jā, tad atkal tās naktis arī jāsaskaita, lai viņas sakrīt. Tas, ko es šeit skatoties šo, es nepaspēju izpētīt, bet kas bija tieši tajā gadā, jo katru gadu jau arī sanāk tās dienas var
pabīdīties iepratīm tam sabatam, un tas var ietekmēt arī, kā sakrīt tieši tas sabats. Kaudz? Jā. Jā. Tāpēc viņš nekad nav vienos datumos, jā. Jā, vienmēr sakot, mēs paliekam ar mājas darbu, jā. Skolēni paliek ar mājas darbu izpētēji. Bet katrs var lūgt, katrs var pētīt, iedziļināties un vienlaikus, ieraudzīt to, par ko mēs varam būt droši, kad Ješua piepildīja to, kas bija apsolīts, un viņš augšām cēlās, un jebkurā gadījumā tas atrisinājums nāca caur viņa upuri pilnīgs. Jā, svinēsim tad šos svētkus, nāksim Dievu priekšā ar lūkšanu, un jā, varbūt šoreiz, ja valde ir, tad es varu palūgt arī valdu, kalpot ar gaismekli, aizdegt menoru.